Un man ir arī tādi lieli ceļotāji, kas ir, tur teju visu pasauli apceļojuši. Man ir teikuši, ka no visām valstīm, no visas pasaules, kur viņi ir bijuši, Tanzānija ir tas, kas viņiem ir palicis kā spilgtākais ceļojums. Un tas nav stāsts par 5 zvaigžņu viesnīcām. Ja grib, var organizēt arī 5 zvaigžņu grupu, bet tad ir jārēķinās, ka tas ir pilnīgi citā cena diapazonā, jo Tanzānijā te nesen bija pētījums, ka Luxury ir visstraujāk augošais cenu segments, bet tas nozīmē, tie ir 25,000 ASV dolāru vienam par nedēļu. Tad tev būs 5 zvaigžņu viesnīca, bet jā, tas ir pilnīgi citā. Vēl arī atgriežoties pie tā jautājuma, ko piedzīvot, bet vēl arī tas, ka šī programma piedāvā, ka tu tiešām vari arī, ka tas nav stāsts, ka tu piebrauc, ieraugi glāvu un aizbrauc, ka tu tur vari stāvēt ar binokli, vērot un iespējams to leopardu arī gaidīt. Ka pat stundām ilgi, manuprāt, tas, ka tie safāri ir vairākas dienas, ir vienkārši brīnišķīgi vispār.